Labdien, un esiet sveicināti citā laika zonā skatītāji un klausītāji. Tuvojās Eirolandes sezona, un arī mēs esam atpakaļ. Tie ir basketbola svētki, kas turpinās visas vasaras garumā. Tāda sajūta vismaz. Jo ārā paloga it kā rudens, bet vasara, un jā, mēs esam atpakaļ. Kā jau atkal redzams, nepilnā sastāvā. Šoreiz es un mans kolēģis Gustavs. Un parunāsim par Eirolīgu. Kaut kur mazliet pieminēsim arī algas, ko esam uzzinājuši no basketņūs, tātad drošiem avotiem. Un jā, un iziesim cauri šīs sezonas visām 20 komandām, un tā jau redzēsim, kas mums no tā ir sanācis. Čau, Gustav! Jā, čau, Valter, čau, klausītāji, skatītāji. Jā, varam ķerties klāt. Ticamāk, jūs Vai ne? redzat mūsu grafiku, kur esam sarindojuši komandas. Es ļoti ceru, ka Ļoti jūs cerams, tiešām ka redzam. redzat. Jā. Bet jā, mēs esam sarindojuši komandas piecās kategorijās. Tituls, playoff, play-in, ne šis, ne tas un pagrabs. Un tad, attiecīgi, no titula arī varam sākt. Un pirmā komanda, kā mēs uzskatām, galvenie favorīti pirms sezonas, tad Panathinaikos. Tu vari iesākt vēl, ja tev ir kas sakāms par šo grieķu komandu un tavu mīļāko treneru Erginu Atamanu. Man ar Atamanu nav tik sliktas saistības kā tev. Man viņš liekas ļoti interesants, jo pa viņu var daudz ko runāt. Vai ne? Līdz ar to viņi noteikti ir ne tikai kā var redzēt, mūsu galvenā titula pretendenti, bet arī noteikti pati interesantākā komanda, ko skatīties, vismaz manuprāt. Jo tā spēle vienmēr ir ļoti, 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 ļoti jaudīga. Un sastāvs plielam ir saglabājies. Pagājušajā gadā bija slikts tas nobeigums sezonai, tā kā šogad noteikti gribēs komanda atriepties. Plus ir pievienojies TJs Shorts, kas ir liels iegūms jebkurai komandai. Man te jautājums, vai viņš tiešām būs liels iegūms, vai viņi spēs kopā spēlēt ar Kendriku Nānu, vai spēs sadalīt bumbu. Jā, to mēs redzēsim. To mēs redzēsim. To man šķiet Bet kā neviens domā tu? īpaši. Es domāju, ka būs grūti, jo tomēr Šorcam patika daudz bumbu savās rokās. Un Nanam arī tas patīk, un viņi ir abi divi ne tie ražīgākie augumā spēlētāji. Tā kā to mēs tiešām redzēsim. Tas būs interesanti pavērot. Bet tas, ka tavā komandā ir šorts, ir vienmēr lielāks iegūms nekā, ja viņš būtu kādā citā komandā. Tas taisnība, jā. Nu, vēl no pagājušās sezonas Lesorts būs visticamāk atpakaļ, kaut gan viņš nepiedalījās, un nemaldos, viņi pārbaudas spēles. Tagad brauc aizsūtīt uz Austrāliju, tad viņš kopā ar Osmanu nedavās tur līdzi, jo tā trauma vēl joprojām laikam nav līdz galam sārstēta. Bet gan jau, ka sezonas laikā viņš būs atpakaļ, un mēs redzējām, kā Panathinaikos izskatījās ar Lesortu sastāvā. Tas ir viens no jaudīgākajiem centriem visā Eirolīgā. Plus ir pievienojies Ričons Holmes no NBA, kas ir arī jaudīgs garais, entos gadus nospēlējis NBA. Jā, un vēl tas par traumām, jā, par Osmanu, kad nospēlēja Eirobasketā, kā mēs redzējām, likās, ka viss viņam kārtībā ir, bet acīm redzot, kaut kas tomēr tur ir traucējis, un beigās būs jāizlaiž sezonas starts, un tas varbūt Jā, var bet viņam kaut kā Turcijas iedragāt. tas iedragās, jā, jo mēs redzējām, cik lielu lomu viņš spēlē Turcijas sudraba izlasē. Bet es domāju, ka Turcijas galvenais treneris un Panathinaikos galvenais treneris bija vienojušies, ka tas ir risks, ko viņi ir gatavi paņemt. Un gala beigās nepavēlti Atamāns izteicās, ka ar šo sastāvu viņi varētu komandu sadalīt uz pusēm, un tāpat abas divas komandas būtu titula pretendents. Viņš gan izteicās, ka viņi uzvarētu ar abām komandām, bet tā nebūtu taisnība. Tā kā jā, man šķiet, ka Panathinaikos ir un būs ļoti interesanti komanda, ko skatīties, ko vērot, un es to mums visiem arī novēlu. Jo man šķiet, ka tā tāda grieķu, grieķu pēcvienība, kurai būtu jābūt labā līmenī, un ja viņi nav, tad tas basketbols Eirolandā ir tāds mazliet dīvains reiz. Jā, viņam vēl sastāvā ir tāds džeks kā Kostas Lukas, ja, piemēram, nezinu, Nanam vai Šorcam nav īstā labā diena.
Tad iznāk veterāns Lukas un uz beigām nokārto situācijas, nokārto spēli. Tā kā arī tāds Jā, jokers viņiem vēl tieši tā. joprojām ir kabatā. Un lēnām tad pie algām. Panathinaikos ir otrs vērtīgākais spēlētājs šogad Eirolandā, un viņiem top desmitniekā ir vēl divi spēlētāji. Vai tu vari nosaukt, un vai tu zini, kas tie ir? Nu, no, otrais visticamāk ir Kendriks Nāns. Jā, Tad es minēju, ka TJs Šorts un Osmans. tu minētu diezgan garām. Ap divu garām. Pareizās atbildes. Abi divi bija diezgan garām. Jā. Labi, Lesorts Ar varbūt. Lesors ir jau silts, karsts, es pat teiktu, uzminēts, trāpīts, nogramdēts. Un ir vēl viens spēlētājs. Tā, kas vēl viņiem tur ir? Nu, ir Šons Holms. Nē, tur tik daudz, ka nu grūti nav kā izvēlēties. Vai ne? Tas ir vecais Slukas. Lukas. Slukas, jā. Jā. Nāc Jā. pelnījis 5,3 miljonus. Cits starpā jāpiemina, ka mēs runājam par visām algām, kas ir uz rokas. Nevis pirms nodokļiem, jo tā būtu liela atšķirība. Tāpēc, ka, piemēram, Spānijā nodoklis ir pusi no algas apmēram. Tajā pašā laikā Monako un Dubajā nav nodokļu. Līdz ar to, ko viņi saņems papīru, saņem arī uz rokas. Bet mēs runājam tikai par naudu, ko viņi cilvēki spēlētāji saņems uz rokas. Un Nanam tie ir 5,3 miljoni. Pagājušajā gadā viņam bija 2,5. Tā kā viņš ir vairāk kā dubultojis savu algu. Un Lesortam 3,2 miljoni un Slukasam 3,1 miljonus. Tā kā jā, liels cipari, liels investīcijas no Panathinaikos un redzēsim, kā viņiem tas atmaksāsies. Ejam tālāk. Ejam tālāk, jā. Uz otru. Grieķija. Grieķijas komanda. Olimpijākos. Arī stipri nav mainījies sastāvs. Ir pievienojušies trīs spēlētāji. Vēl viens uz jautājumu zīmes ir, kamēr mēs ierakstām, ko Maģu ir uz Eiropas, kad laika bija pievienojies, bet vēl nav nekādas ziņas, vai paliks sastāvā, vai ja tiks atbrīvots. Tā kā arī Zolīts sastāvs, ļoti labs sastāvs, Vezenkovs, Fornē, visi ir palikuši, būs atpakaļ. Kīnans Evans, ko mēs redzējām tepat Lietuvā, kā viņš tiešām dominēja visā līgā, būdams līderis Žalgirī. Pagājušajā gadā tas varbūt pat viņiem pietrūka. Kaut kāda palīdzība mazliet punktu izteiksmē, lai cīnītos par titulu. Bet jā, interesants papildinājums, man liekas, tas Taisons Vārts no Parīzes. Viņš, man liekas, ienesīs vēl vienu tādu dimensiju, trešā numura pozīcijā, kuram īsti nevajag bumbu, bet viņam ir super labs ķermenis priekš aizsardzības, un viņš ir atletisks, un viņam nevajag to bumbu tik daudz. Un, nu jā, uzlabotākā Papa Nikolau versija. Jā, nu, piekrīt. Nepavēlti arī var līdzīgi kā teikt, kā par Panathinaikos, ka pagājušajā gadā tās cerības līdz galam gluži nepiepildīja. Vai es teiktu, ka viņi ir krietni pastiprinājušies? Nu, īsti nē. Es teiktu, ka komanda ir palikusi tāda pati. Nu, jā, nu labi. Uh, Antetokumpo brālis arī ir klāt, jā, Vārts ir pievienojies. Nu, jā, nu, tu varbūt tās pareizi saki par to aizsardzības dimensiju, bet nu, katrā ziņā man liekas, ka komanda ir saglabājusi savus galvenos spēlētājus, un tas ir bijis svarīgākais. Un domāju, ka īpaši neko daudz nemainot, joprojām spēlējot foršu skaistu basīti, viņi pretendēs uz titulu. Vajag daudz ko piebilst, pat īsti nav. Man tas garais gals tā mazliet nepārāk, laikam, Tev nepatīk, ja? Miltīnovs, Fāls, Antetokumpo, Donthāls. Tā kā viss ir plēlim vienādi līmeņi, vienādas spēles stila spēlētāji, izņemot varbūt Donthāls. Viņš ir mazāks augumā un atletiskāks nekā pārējie, bet viņi neviens nav bīstams no tālienes, un tur varbūt Fāls un Miltīnovs vairāk ar postā saņemt, bet lielā bildē tas neko nemaina. Viņiem ir vienkārši četri vienādi centri palēlim. Jā, bet tas gan jau atbilst Barcokas spēles stilam, tam, ko viņš grib redzēt laukumā. Es domāju, ka tas ir tāds līmenis, ka viņi neņems tur spēlētāju, kurš ir iemetis trīnīt, ja Barcokas zina, ka viņš viņu neizmantos uz trīspunktu līnijas. Nu, kā piemērs, es saku, nu, mēs jau runājam, kā čops ar čopu, mēs to basīti zinām, apmēram saprotam, bet tos dziļumus, dziļos ūdeņus jau tomēr ļoti daudz
basketbola zinātnē nemaz nezina, tikai izliekas. Tā kā, nu, grūti spriest aizsardzībā. Katrā ziņā viņiem ir ļoti labi tie visi garie. Nu, viņi visi tur var nocementēt, viņi visi ir rimprotektori un varbūt jā, hals mazāk, bet jā, nu, jā, katrā ziņā interesanti. Nu, jā, tikpat labi var, nezinu, Aleks Pīters ar Sašu Vezenko spēlē pa 4-5, un, ja grib mazo Jā, sastāvu, pilnīgi mierīgi. tad tev tur metieni no tālienes būs atliku likām, jā. Jā, un arī šie grieķi ir starp, starp apmaksātākajiem. Šī Grieķijas komanda ir starp apmaksātākajiem saviem spēlētājiem. Ārprāts, kā es runāju, es pats nesapratu, ko es pateicu īstenībā. Es sapratu. Bet, bet labi, jā, svarīgi, ka tu saprati. Cerams, ka arī ekrāna otrā pusē mūs saprot. Nu, ar sakot, divi spēlētāji ir arī starp apmaksātākiem spēlētājiem. Šie minējumi jau droši vien mazliet stabilāki. Jā, Vezenkovs un Furnē. Vezenkovs un Forņē. Vezenkovs 4,1 miljonus, Forņē 3,2 miljonu. Uh, jā, Forņē saņems pa miljonu vairāk, kā viņš saņēma pagājušajā gadā. Tā kā arī liels naudas, arī liels investīcijas un arī pavisam drošas investīcijas katrā ziņā. Tad tā kā tas būs citām komandām, par ko mazliet vēlāk. Mums trešajā vietā ir Fenerbahča. Šī ir arī pirmā no komandām, kur mēs varam parunāt par mūsu latviešu spēlētāju Artur Žaganu. Nu, ko mēs domājam? Kāds ir viņa liktenis nākamajai sezonai un kāds ir Fenerbahčas liktenis? Nu, sākot par Artūru, es domāju, ka viņa liktenis ir mazliet skumjš. Ja mēs skatāmies kā Latvijas fani un viņa sekotāji, tad es neredzu, ka viņam tā loma varētu būt vispār kaut kāda. Jo ir atpakaļ Vilbekins, ir Veids Balvins priekšā, un Palēl viņš ir trešais saspēles vadītājs, un tikpat labi tur, nezinu, Devons Halls vai Brendons Bostons var nospēlēt pa viens un aizpildīt it kā to viņa trešā saspēles vadītāja lomu. Tā kā, ja nenotiks kaut kādas traumas vai nebūs vājš sniegums, visticamāk, viņam Eirolīgā tā loma nebūs pārāk liela. Bet, nu, atliek Turcijas līgā nospēlēt kādu labu spēli, atliek vienam notraumēties un Eirolīgā nospēlēt kādu labu spēli, tad jau varbūt pie kādām minūtēm tiks viņš. Tad saka, ka Palēlam sagaidīja pagājušās sezonas scenāriju. Nu, pat sliktāk, jo pagājušajā gadā jau notraumējās. Tur Vilbekins uzreiz pirmajā spēlē pārāva krusteni. Ok, pagājušās sezonas tādu beigu Nu, scenāriju, paša pēdējo beigas, jā, nogriezis. kad, nu, palielam noskatās no malas spēles un kaut kādā brīdī ierotēja Turcijas čempionātā. Jā, nu vakar arī Žagars spēlēja, vakar bija Superkaus Turcijas līgā, tā kā bija liels pārsvars treneris komandai sākumā, tur bija, es varu samelot tagad, bet šķiet, ka 20 punkti kaut kas ap to katrā ziņā. Nu, beigās uzvara bija tikai pa diviem. Žagars 17,5 minūtes, tā kā Starp pieciniekā spēlē, gāja. bet starta pieciniekā gāja, jā, un pabeidz spēli ar labāko plus mīnus. Līdz ar to nu, grūti tā spriest arī, protams, pēc vienas spēles, bet man liecās vairāk to piekrist, ka tā sajūta ir tāda, ka tomēr Jasikevičs uzticēsies mazliet vairāk citiem spēlētājiem. Un pagājušajā gadā tas deva augļus pašās beigās. Tā kā kaut ko grūti arī laikam būs lietuviešu speciālistam pārmest. Nu, jā, tagad arī nav tas, nezinu, tas pēc kaut kāda pasaules kausa, kad viņš tur visu pasauli pārsteidz un bija tur rekords asistos. Un, tagad arī nav tāds stāsts aiz viņa muguras. Tā kā viņam ir bijis viduvējs turnīrs ar traumām bagāts turnīrs. Un, tas arī samazināja to viņa esamību treniņos. Viņš pievienojās praktiski, nezinu, nedēļu, 2 nedēļas pirms turnīra, nu, pirms sezonas sākuma. Tā kā tas, visticamāk, arī mazliet varētu pabojāt to situāciju. Lai gan tāda situācija bija daudziem, bet viņam tieši tiem līderiem jau plēlam vienalga. Viņi atbrauc, viņi zina savus lomas, treneris zina viņu lomas, un viņi vienkārši iesaistās tajā treniņu procesā. Bet tāds žagars varbūt kaut kā pierādīt vairāk tajās, nezinu, pārbaudas spēlēs, treniņos, nezinu, sauc kā vēlēs. Jā, nu es nezinu, man jau liekas, ka tur jau visi viens otru zina, ko var izdarīt. Un tas pārbaudas spēles ir vairāk tāds, tā kā, lai džeki savā starpā saspēlētos. Nu jau
vairāk tas ir tas iemesls, nevis tas, lai pierādītu, ka es esmu labāks par, nezinu, Nu, jā, baldiem vai bet par sliktu nenākt, vilniekiem. visticamāk. Nē, nu tas gan, tas, protams, jā. Nu, ko tu domā par Hortonu Takeru? Principā viņa tāda rokāde ar pagājušā sezonas MVP. Keits Deivijs. Jā, interesants. Tieši redzēju vakar, laikam, sociālos tīklos, kad Teilons Hortons Takers 2021. gadā bija Untouchable. untouchable, jā. Nezinu, kā latviski to pateikt. Viņi nevēlējās Nē, es skatos. aiztraidot Lakers. Lakers Jā. negribēja viņu aiztraidot, jo uzskatīja, ka viņš būs nākotnes spēlētājs viņiem, bet tagad viņš pēc 4 gadiem nonāca ar Fenerā. Bet es domāju, ka viņš būs jaudīgs papildinājums vismaz pēc tā, kas redzēts NBA, kad viņš tur diezgan sakarīgu lomu spēlējis ir tajos gados. Nu, ar katru gadu ar vien mazāk, bet tāpat viņš ir, gribētu teikt, NBA līmeņa spēlētājs. Un būs interesanti redzēt, kā viņam un arī Brandonam Bostonam, kā viņi ar Šarus kopā sadzīvos. Jo mēs Okay. visi labi zinām, kāds ir Šaras, ka viņam viss līdz sīkumiņam, līdz detaļiņai ir jābūt pareizam, un aizsardzībā tu nedrīkst nosačkot. Un, redzēsim, kā būs tiem džekiem, kas tikko no NBA atnākušajām. Nu, jā, jā. Katrā ziņā Takers 3 sezonas pēc kārtas met 10 punktus NBA. Tā kā, nu, to džeku, nu jā, tiešām redzēsim, kā, protams, ar treneru būs tā miedarbība, bet uz sitienu, protams, gribās teikt, ka viņi ir nu, pazaudējuši Heisu Deivijs un ka tas ir liels zaudējums un tā, bet tā jau redzēs, kā sezonas laikā ieskriesies, un varbūt tas būs tiešām tas ļoti spēcīgs papildinājums. Nu, man liekas, ka, ja viņi būs trāpījuši ar leģionāriem, tad, no leģionāriem es gribēju teikt, cilvēkiem, kas atnākuši no NBA, tad viss būs kārtībā. Bet, ja vienā vai nu, jā, vienā no trījiem, kas tur arī garajā galā ir pievienojies no NBA, tā kā nu, jāskatās, vai viņi būs trāpījuši, tad nejutīs tik ļoti liels tos zaudējumus. Par to Nigel Hayes Davis un arī nebijām pieminējuši, ka Marko Gudričs ir pametis komandu, kas arī bija Jā. Final Four pa lielam līderis un pavilka grūtos brīžos. Un iespējams, viņa, nu ne tikai viņa dēļ, bet viņš bija liels spēlētājs tieši fināla spēlē. Un, tā kā jā, viņiem cerams, ka būs trāpījuši ar ārzemniekiem, un tad varēs atkal stūrēt uz to Final Four. Nu, tāds noteikti viņiem arī ir tas mērķis. Nu, arī mēs esam viņu it kā šo komandu it kā augstu ielikuši. Nav tādas pēkšņi sajūtas, ka varbūt viņš paaugst viņi ir ielikt. Vai nav tā? Es, nu, kad es pirmo reizi to sūtīju šo manu prognozi, es viņas biju ielicis tā kā otrajā tajā zarā. Bet es Mhm. skatoties caur tiem sastāviem, īsti neredzēju, ka kāds varētu tur iet viņiem garām. Ok, Real Madrid varbūt, Monako. Nu, Nu, nu es jā. laikam, es, es laikam Monako liktu vienā plauktnē ar viņiem, bet nu, tur visādi var gadīties. Jā. Man tas garais gals vēl joprojām nepārliecina Feneram, un tas man liek tā šaustīties mazliet par to komandu. Jā. Mēs jau kaut kad runājām par to, ka tiešām Eirolandā šobrīd ir tādas 6 komandas, kas cīnās par titulu. Tad ir 10 komandas, kas cīnās par tiem play-in spotiem. Ja? Atlikušajām 2 playoff ceļzīmēm, un tad ir kaut kādas 2, 3 komandas, kas te ir kaut kādas nostalģijas. Eksistē. Jā. Jā, jā, eksistē vienkārši šeit. Bet labi, tas tāds ļoti vispārīgs par Feneru. Feners neviens spēlētājs nav top 10 apmaksātākajos spēlētājos, bet it kā diezgan drošos avotos es atradu, cik saņem algu Veids Baldvins, kas it kā varētu būt starp apmaksātākajiem, bet šeit es paceļu abas rokas un godīgi atzīstu, ka es neesmu drošs un varbūt nodarbojos ar dezinformāciju. Bet, jā, it kā Fener apmaksātākais spēlētājs ir viņš un ar 2,5 miljoniem, kas varētu būt taisnība. Uh, Tajā pašā laikā, nu, es pat nezinu, kurš varētu pelnīt vairāk. Nu, uz papīra liekas, ka tas varētu būt veids balvins. Jā.
Jā, nu jā, līdz ar to tā saliekot to loģisko saprātu kopā, nu gribās minēt, ka tas ir viņš un ka tie cipari, kas ir atrasti interneta dzīvēs, ir patiesi. Tā kā, nu jā, nav desmitniekā Feners, un tas arī daudz ko parāda, ka uzvarēt tituls var ne tikai atverot naudas maku, bet arī piesaistot pareizos cilvēkus. Taisnība, jā. Labi, dodamies tālāk uz nākamo komandu, Noteikti. kur atkal ir Latvijas. Tā ir Anadolu Efes, Rolands Šmits. Un tagad es tev uzdošu šo jautājumu, kādu lomu tu redzi Rolandam šajā sezonā? Vai tā būs lielāka, mazāka, tāda pati? Ah, nu, man jau liekas, ka būs tāda pati. Uh, cīnīsies ar Osmani. Uh, vienu brīdi spēlēs viens labāk, vienu sezonas nogriezni, tad nākamo sezonas nogriezni vairāk Osmani nospēlēs labāk. Nu, man šķiet, ka tas ir tieši tik viegli atbildāms jautājums, jo viņi abi ir tādi Eirolandes spējīgi un pieredzējuši spēlētāji. Līdz ar to es domāju, ka viņi dalīsies uz pusēm. Vai tu man negribi piekrist? Nē, es piekrītu tev, jā, varbūt pat. Nu, labi, pagājušajā sezonā arī viņiem bija Deriks Vils, ja nemaldos. Tad tagad ir Kols Svaiders arī 4. numura pozīcijā. Nu, visticamāk, ka tiešām spēlēs tie divi spēlētāji. Ja abiem diviem būs slikts spēles, tad ienāks trešais. Bet visticamāk, ka Rolim tā loma diži nemainīsies. Viņš būs tas cilvēks, kuram būma nebūs tik bieži. Viņš kaplēsies aizsardzībā un cīnīsies par bumbām. Un tā arī kaut kā salasīs tos punktiņus. Tad baigi neredz, ka viņš tur būtu tagad. Iespēlēsim postā un nezinu, tur kaut kādas tādas sadarbības. Tā kā jā, principā piekrītu. Kols Svaiders ir tāds džīlīgas materiāls, vai ne? Jā, Aptuveni. Jā, nu līdz ar to viņam arī jau sezonas sākumā būs jāieskrienās, jāsaprot, ko Eiropā notiek. Un es domāju, ka pa to laiku jau Šmits ar Rasmāniju būs pārliecinājuši treneri, ka ar viņiem var rēķināties. visticamāk, jā. Vai, Bet vai FS, mums ir, nu stāst. nē, es gribēju teikt, ka FS atvēruši ir māciņu šajā vasarā. Diezgan daudz un skaļu papildinājumu. Naturalizētais pols, piemēram, tikko nesen pievienojās pēc laba aizdīta. Pēc labi aizdīta Eirobasketa, Jordans Loidīnskis, kā viņu dēvē tagad Jā, Polijā. nu, Jā, jā. Aizēja Kordiņē, piemēram, ir, manuprāt, ļoti labs papildinājums. Blakus tādam Šeinam Larkinam un, piemēram, Loidam. Paši redzējām, kā viņš Francijas izlasē spēlēja, kad viņam īsti nebija bumbas tik bieži kā Virtusā, piemēram, pagājušajā gadā. Viņš tāds samocīts izskatījās, tad tagad viņš, man liekas, būs tajā lomā, kur viņam ir jāiemet 3 punktu metienu, kaut kādā brīdī jānospēlē viens pikantrols, 5 uzbrukumos un ļoti labi jāsadz vienkārši. Un, jā, garai galā tur arī daudz cilvēku, tur Papajānis, piemēram, vai Kais Džons, kurš bija ar mentālām problēmām pazīstams NBA vidē. Vien brīdi, jā. Jā, bet tas ir interesanti, jā. Uz papīra Cerams, ka ļoti, izbraukumos, cerams, ka izbraukumos Rolandam nebūs ar Kāju Džonsu vienā istabā jādzīvo. jā, Tur visādi stāsti var sanākt. sazīmēs uz sienām kaut ko. Jā, bet tiešām, nu, papildinājušies viņi ir. Tas pats Kordiņē vai ne? Turcijas starta piecinieks spēlētājs Hāzers un komanda. Komanda interesanta. Te jau redzēsim, kā viņiem izdosies. Jā, mums viņi ir ielikt 4. vietā. Pagājušā sezonā, kad viņi palika CD finālā. Tā kā viss no svara ir arī kā sezona tiks nospēlēta. Ja tu tiec tajā četrniekā, ja tu tiec pirmajās divās pozīcijās, tad jau it kā mazliet vieglāks tas solīts. Bet nu, tā jau redzēsim, kā sanāks viņiem. Par māku atvēršanu desmitniekā ir tieši viens spēlētājs no FS, un tas ir, Šains Larkins. jā, precīzi, bingo. Tev labi sanāk, atskaitot to sākumu, diezgan labā virzienā. 3,75 miljoni, tāds pats līgums kā pagājušajā gadā, līdz 28. gadam. Tā kā viņi ir savērvējuši, saglabājuši un katrā ziņā pareizi dara. Jo, nu,
Šeit ir arī ļoti liels spēks šajā komandā. FS leģenda jau var nosaukt viņu tā. Var arī tā nosaukt, jā. Bet šī ir arī pirmā komanda, kur mainījies galvenais treneris. Jā, Mūsu labi pazīstamais Luka Banki ir pametis šo komandu un pievienojies Igors Kokoškovs, kas 2017. gadā uzvarēja ar Sloveniju titulu Eiropas un pārdarīja mums. Tad vēlāk devās uz Ameriku, uz NBA, uz Phoenix Suns. Tur neizdevās īpaši spilgtā karjera. Tad bija Fenerā, ja nemaldos, kaut kāds neliels tāds, nu, neliels darbiņš, bet viņi ātri arī atvadījās no viņa. Un, tagad jā, nomainījis Luka Banki. interesanti, ne, ka vienā uzvārdā ir 3 K un 3 O burti. Es ļoti Ļoti skanīgs koncentrējos, lai, uzvārds. lai pareizi pateiktu to viņa uzvārdu. Kaut kas kaut. Nu, jā. Nē, tev ļoti labi sanāca. Man patīk, man patīk. Paldies. Un gala beigās tik daudz papildinājumu tādu spēcīgu, ka Elāža Brajans vai ne, un Darījus Thompsons it kā ir pametuši komandu, bet pat gandrīz aizmirsās tam pieskarties klāt, ka tā komanda joprojām jaudīga un spēcīga, un Thompsons kaut kā tā arī īsti laikam pat neatvērās. Un Elāža Brajans, gan, nu, tas tāds liels cilvēks zem groza bija. Viņš nebija zem grozs, bet, nu, jā. Nu, Viņš, jā, viņam ļoti paldies. patīk bumbu driblēties un nevienam citam nedot un pašam noslēgt uzbrukums. Un es kā fans, kā divāna eksperts, esmu tikai priecīgs, ka viņš ir prom no šīs komandas, prom no Rolanda Šmita. Un es labāk redzu, kā Niks Vēlers Babs, kurš, starp citu, bija pagājušās sezonas aizsardzības, ieguva aizsardzības spēlētāju balvu visā Eirolandā. Tā kā Mhm. labāk redzu tādu cilvēku, kurš ir abos galos spēlē uz komandu, nevis kā Elāžs Brajants. Jā, tad tavuprāt, tas nav zaudējums, jā, tikai iegūms. Manuprāt, jā. Ja es būtu treneris, es būtu priecīgs. Bet tas neesmu treneris, un mēs varam iet arī tālāk. Nu, mēs varam iet arī tālāk. Tālāk mēs nokāpjam pakāpienu zemāk. Mūsuprāt, vairs negluži pieskaitām pie titulu pretendentēm. Nu, it kā jau tāpat tās ir, bet jā, mūsuprāt, stabils playoff vienības. Uh, Pirmā no tām ir Monako komanda. Ko tu domā par Monako? Nu, interesanti, ka pievienojas Nikolām Mirotičs. Viņiem ir, es nezinu, vai tas gan, es nezinu, kā tas izskatīsies, ja godīgi. Ja bija pierasts redzēt, ka, nezinu, tur Blossom Games spēlē pa 4, kuram īsti nav vajadzīga bumba, un tad Maiks Džeims tur viens pats driblējās un atrod tos brīvos spēlētājus. Tagad Mirotičam noteikti vajadzēs bumbu, un viņam vajadzēs spēlēt postā, un es nezinu, kā tas kopā salīmēsies, bet viņiem ir labs treneris, Spanuls. Viņš gan jau to salīmēs visu kopā. Bet, jā, es vispār vērtētu Monako, kā jau es teicu, ka es liktu viņus augstāk. Es kaut kā viņiem ticu, bet ar nosacījumu, ka viņi tiešām kaut kā iesaistīs to Mirotiču organisku, nevis kā mēs redzējām, varbūt Barcelonas laikos, kad katrs uzbrukums ir caur postu dodam Mirotičam, tad skatāmies. Tas, man liekas, neiet krastā 2025. gadā. Varbūt neiet krastā. Nezinu, grūti spriest. Man liekas, ka tas iedod tikai vēl tādu citu šķautni tam uzbrukumam. Jo ja pirms tam tiešām mēs vairāk paļāvāmies, ka mums Maiks Džeims izkārtos. Labi, nav Maiks Džeims, mēs iemetam bumbu tālāk tur Lloydam vai tur Kobo trakajam kaut vai. Strazelam vai nu vienalga. Jā, nu tieši tā. Līdz ar to tā kā. Varbūt tās, ka te ja mums ir tāds viens arī mierīgāks spēlētājs no posta, un mazāk tie trakotāji, melnie trakotāji no ārpuses, jā, nu tad varbūt tas ir pat ļoti labi. Un te līdzīgi kā mēs runājām, šorts gadījumā, nu, ja tev ir iespēja parakstīt Mirotīču, tu viņu labāk redzi savā krēklā, neizmantojam nekā jebkurā citā krēklā izmantojam. Un es neuzskatu, ka viņš ir neizmantojams šajā konceptā, jo man liekas, ka te būs diezgan. Es domāju, ka viņš nospēlēs labi un noteikti labāk, kā tas bija Milānā. Tā kā tas pats dialogs ir saglabājies, Blossom Games saglabājies. Jā, garajā galā Tais joprojām grūstās. Nu, redzēsim par Montiju. Bet
man liekas, ka jā, es piekrītu tev, ka viņus varbūt varētu ielikt augstāk, bet tās visas komandas ir tik līdzīgas, ka kāds ir jāatstāj ārpus Final Four. Un nākamā jau pagājušajā gadā nospēlēja ļoti labi. Ir tā, varbūt tās matemātiski neloģiski, bet gribās viņus vienkārši atstāt ārpus četrnieka kaut vai tā iemesla dēļ, ka viņi jau pagājušajā gadā tur bija. 2 gadus pēc kārtas bija vispār. Pagājušajā gadā, Jā, bet nespagājušajā pagājušajā gadā gadā arī. viņi spēlēja finālā. Nu, jā, jā. Tas pagājušajā gadā viņi palika. Nu jā, bet jā, tev taisnība. Jā, bet šai komandai nav tādas baigie papildinājumi bijuši. Tur, nu, izņemot Mirotiču, tad tur nemaiņa Nedovičs, kuram gan jau būs loma līdzīga kā Lloydam, tur iznākt, būt blakus Džeimsam, padriblēt, kad vajag un iemest kādu trīspunktu metienu. Tad garajā galā Kavārijas Heis, kas man personīgi pārsteidz, viņš Parīzē izskatījās 5 reizes labāks, kāds viņš bija Žalgirī, kad viņš Jā, visu laiku likās, ka nesaprata, ko viņš dara. Viņš nevarēja bumbas noķert, un slēgt brīnījās apkārt. Tad Parīzē viņš tiešām labi izskatījās. Arī stipri neko nav pazaudējuši. Pieminētais Loids, Papajānis un Māms Džaitē. Tā kā palielam saglabāts kodols, kā jau gandrīz visām komandām, ko iepriekš pieminējām. jā un starp apmaksātākiem spēlētājiem arī ir viens monēto spēlētājs. Tavuprāt, tas ir. Maiks Džems. Jā, precīzi. Tieši 3 miljoni. Un te ir atkal tas interesantais stāsts par to, ka Monako ir bez nodokļiem. Līdz ar to Maika Džeimsa 3 miljonu līgums ir komandai daudz izdevīgāks nekā tur. Tā, labi. Vēlāk pateikšu, kurš spēlē mazāk, bet uz papīra vairāk. Līdz ar to, jā, un tas par Monako lielam viss. Un varam pievērsties nākamajai komandai, un es tad arī uzreiz pateikšu, ko es jau gan izpļāpājos. Madrids Reāls un Valters Tavāris ir spēlētājs, kurš pelna 2,7 miljonus. 10. apmaksātākais spēlētājs Eirolīgā. Un viņš it kā pelna uz rokas 2,7 miljonus, bet uz papīra tie būs aptuveni 5 miljoni. Jo vienkārši tur no nodokļiem viss novāc nost. Maikam Džeimsam, kā ir tie 3 miljoni uz papīra, tā tie 3 miljoni arī viņam iekrīt makā. Jā, Madrids Reāls. Tur mēs domājam par Madrids Reālu. Mēs domājam, ka sestie, bet komanda Bet, ir saglabājusies pa lielu. Piedod, es pabeigšu līdz galam. jā, Varu? Tu atļauj? jā, atļauj. Ok, paldies. Uh, Komandas kodols jau pa lielam ir saglabājies. Kaut kādi spēlētāji ir aizgājuši. Mūsu ir aizgājis, bet viņš pagājušajā gadā jau sezonas beigās izstījās tāds nepārāk vēlējies atrasties tajā komandā. Gonzāles aizgājis, jā, nu, tādi mazāk zināmi spēlētāji. Vietā ir atnākuši arī tikpat apmēram laba kalibra spēlētāji. Līdz ar to nu, komanda ir Es saglabājusies tev tāda, kāda nepiekrītu bija. šeit. Nu, kur tu Maladons ir nepiekrīti? pagājušā gada top 5 spēlētājs visā Nu, viņš ir Eirolandā. top 5 spēlētājs, bet mūsu arī bija pirms pāris gadiem top 5 Nu, spēlētājs. jā, Līdz ar bet to viņi tad ir vēl nosauca. Čumau Keke un Lails, jā. Kur ir no NBA atnākuši, kuriem Lailsam, piemēram, tur iespējīgi karjera bijusi, nu, tīri gadu ziņā, un ok, ka bija diezgan augsts draftēts cilvēks, tātad ar potenciālu, un man liekas, ka viņi ir palikuši, varbūt nedaudz, bet labāki. Viņi ir varbūt palikuši dziļāki. Nu, tas var būt tās, bet arī, nu, tev liekas, ka Lēls ņems tagad bumbu rokās un taisīs spēli. Nē, bet Tev liekas, ka viņš viņš būs. spēlēs vairāk kā Deiks. Nē, bet viņš ir labāks, kā piemēram NDI, kurš aizgājis ar uz Atlantijas Hawks. Jaunais senegālietis, jeb spānis, un nezinu, kas viņš izskaitās, bet Viņš pats nezina. nē. Nu, baigi tu man nepārliecināji. Nu, baigi man Okay. nav tā sajūta, ka tu pateici, ka NBA Džeks ir atnācis. Ika ir atnācis. Tāpat tās spēlēs, kam pats, un visiem dos piespēles ārā. Nāks ļuļs un skries un metīs trakos metienus. Nezinu, man kaut kā tā sajūta ir, ka viņi tur, kur viņi ir nolikti, šobrīd man ļoti apmierina. Tā sestā pozīcija visticamāk tāda arī būs. Uh,
Maledons, nu jā, nu labi, nu redzēsim, kā viņš spēlēs Madridē. Nu, es nezinu, man nav tā pārliecība, tāpēc varbūt tās man tā sajūta tāda, un es runāju tā, bet varbūt, ka būs kāds saka, to jau mēs vēl redzēsim tikai. Nu, katrā ziņā viņiem ir daudz labāk papildinājumi nekā iepriekšējā vasarā, kur bija Feliss un Ksēvijars Ratens Mejs, piemēram, kur ir, nezinu, vai nevarētu teikt, ka nepazīstam, bet stipras viduvējības. Mejs atnāca no VTB līgas, kur to nemaz nepieminēsim, nepieskaitīsim kā līgu, un Feliss nāk no, kur tur Badalons, laikam, stipra viduvējība ACB līgā. Tā kā tagad ir tāds Teo Maldons, piemēram, pieminētais jau, un jā, vispārēji. Un man liekas, ka tas sastāvs, uz tieši skatoties sastāvā, viņi varētu būt arī tur pašā augšā, bet es vienkārši neesmu objektīvs, un man nekad nav patikusi šī komanda, man nekad nav paticis treneris viņiem jaunais Skarjola, un es varbūt pat negribētu viņus redzēt augstāk. Jā, tev liekas, ka viņas papīra tiešām ir augstāk vērtējami? Tev neliekas, ka viņiem jau visiem tas nu, ok, labi. Es varbūt tās arī tos spēlētājus vairs nevaru paskatīties uz viņiem atsevišķi, es uz viņiem skatos kopā. Un tā pagājušā sezona Madrids Reāls man likās viena no komandām, ko, labi, viņas jau vēsturiski ir bijis vienmēr kaitinoši skatīties. Bet pagājušajā gadā viņas bija ne tikai kaitinoši skatīties, bet viņi arī spēlēja diezgan švaki. Un līdz ar to man pat liekas, ka tā sastāvvieta, nu, ne augstāk, ne zemāk, pat ne tikai uzvārdu dēļ, bet arī nu, tā izpildījuma dēļ. Protams, treneris pamainījies, varbūt tās arī spēle pamainīsies, bet baigi jau neticās arī tam. Bet, nu, uz papīra jāsaka, stiprs sastāvs, kam pats ir, piemēram, tas pats Hezonja, Deks, Tavares, Fernando. Tur ir jaudīgi spēlētāji, kas jau ir no iepriekšējām sezonām. Tā kā, man liekas, ka, nu, jā, jāskatās, es nezinu. Varbūt es apgāzīšu Nē, tavs. vienkārši, ja tu noliec vienam sastāvam blakus Olimpijākas vai Panathinaikos sastāvu, tu tā kā sveries uz Madrides Nē, Reāli vai uz nē, Grieķu nu, pusi. ok, tu salīdzināji divus galvenos favorītus. Es, piemēram, salīdzinātu viņus ar Nu labi, bet Feneru. Fener vai ja tev liekas, FS ka vai Reāls ir labāks, Monako. jā? Un es neteiktu, ka tur baigā atšķirība ir. Es teiktu, ka stipri līdzīgas komandas. Jā. Nu, Moška, nu labi, to pavērosim, pastīsimies. Katrā ziņā mums sestā vieta un, kā jau pieminēju, jā, var esam desmitā vieta algās. Nē, vēl solīt zemāk. Ejam, jā, uz plēnu kategoriju, kurā mēs kā pirmos esam izvēlējušies jaunu pienācēju, Dubaju. Un tur atkal ir Latvijas Dārzs Bērtāns. Un šogad ir interesanti, vismaz man būs pavērot, kāda viņam būs atgriešanās Eirolandā. Mēs esam viņu sen redzējuši. Visticamāk, ka ne tu, ne es baigi neskatījāmies abu līgas spēles pagājušajā gadā, kur spēlēja Dubai. Tagad būs iespēja pavērot un paslavēt vai Nu, pakritizēt netrak. Latviju. Nu, neslēgts to Adrijas līgu sestdienā vai Nē, nu Dubai ceturtdienā. tagad. Fui, Nu, Dubai. Eirolīgā. Eirolanda tagad. Jā. Jā, Eirolīgā, jā. Nu, jā, sastāvs ir gana interesants, lai tiešām spēles pastītos. Gan mūsu Bertāns, pats kaitinošais mūsu, tas pats Tas pats vēl kaitinošais kaitin... Abrāmovičs. jā, jā, un vēl arī citi kaitinošie prepeliči un, ak, Dievs, nu kāds sakars. Es pat nestīšos viņus. Es nosīšos divas spēles, un es ticamāk sev gribēšu matus plēst tādu. Bet jā, Petruševs, ir tāda serbu komanda, serbu krievu komanda. Nē, jā, Serbi ir galvenie bosi tajā komandai. Tad jau laikam loģiski, ka tur Balkāna diezko daudz ir. Bet, jā, kā tu teici, tas sastāvs ir jaudīgs priekš komandas, kur ir debitanti Eirolandā. Bet, manuprāt, priekš tā, cik viņi daudz naudas iztērē, viņiem nav arī tik labs sastāvs. Man tas atkal jāsaka, garais gals liekas tāds ļoti šķidrs, ņemot vērā vēl, kad Mams GT tikko notraumējās, un viņai bija praktiski galvenais garais spēlētājs tajā komandā.
viņa vietā paņemt Šanlī, kas ir vienkārši kosmos. Manuprāt, viņš ir tāds sajūta, ka viņš ir Latvijas, Igaunijas līgas līmeņa spēlētājs. Es, protams, pārspīlēju, bet man neliekas, ka Eiropā nevar atrast labāku centru kā viņu. Un tagad viņš būs galvenais centrs Dubajas komandā, kur tur mētājās ar naudu apkārt miljoniem un visus grib pārpirkt. Tur bija runas, ka pirmajā sezonā tur pārpirks Kampaco, pārpirks Tavares, tad tagad viņiem ir Sertačs Sanlīte. Nezinu. Man liekas, tas spēlētājs, kuram laikam uzticības kredīts ir vienkārši bezgalīgs. Visiem liekas, ka viņš ir tāds un šitāds, viņš jau Barcelonas laikā krita ārā. Bet jā, es nezinu, ko man par viņiem domāt, jo mēs it kā viņus esam ielikuši kā septīto spēcīgāko vienību. Viņi tikpat mierīgi var būt arī 13. Viņi var būt 7. Viņi var būt tās pat Madrids Reālam, var arī aiziet garām. Nu, nevar zināt, kā viņi spēlēs. Un kā jau teicu, nu, tu esi redzējis, kā viņi spēlē. Nē. Neviena spēle. Es arī nē. Nu, tā kā, un līdz ar to mēs viņus ieliekam ļoti augstu. Nu, tas ir atkal uzticības kredīts tiem uzvārdiem, ko mēs esam redzējuši. Un nekas vairāk, manuprāt. Jā, nu, par dāvu varam parunāt, kad visticamāk viņš būs otrais, ceturtais numurs aiz Filipa Petruševa. Petruševs pievienojās kā viens no pēdējiem tajā komandā un viens no viskaļākajiem spēlētājiem šajā sastāvā ir pagājušajā gadā aizdīja labu sezonu Zvezdas sastāvā. Jā, visticamāk, mēs redzēsim kaut ko līdzīgu, kā Latvijas izlasē mēs redzējām iepriekš, ne šajā čempionātā, bet iepriekš, kad viņš no soliņa atnāk un tajās 15, 20 minūtēs viņš ir viena no galvenajām figūrām uzbrukumā un aizsardzībā kā tieši, nu, jāsaka arī viņš ir galvenā figūra, jo visi mēģina viņu izmantot, bet jā, baigo līderu lomu neredz, bet savu lomu viņi pildīs un būs interesanti to pavērot. Es domāju, ka pildīs lomu, un es domāju, ka arī labi pildīs. Un, jā, būs spēles arī, nevis arī, bet būs pārsvarā, kad Petruševs ies startā. Būs spēles arī, kad Dāvs izies startā ar kaut kādu nostādījumu, stāvēt un mest vai skriet un mest. Tā kā pavērosim, paskatīsimies. Jā, Bertāna dēļ, es domāju, to spēli ieslēgs vairāk latviešu nekā ja vienkārši būtu ienākusi jauna komanda Eirolandā un papētīsim, kā viņi spēlē. Ja mēs par finansēm, nu, viens spēlētājs ir iekšā desmitniekā, 5. vietā, Mūsu. 3,5 miljoni, un tas ir mūsējā. Divreiz vairāk naudiņas saņems nekā tas bija Madrids Reālā. Un, jā, līgums līdz 28 gadam, tā kā arī diezgan liela investīcija īstenībā priekš mūsu, kurš pagājušajā gadā, nu, kā jau teicu, cik es viņu vēroju, es varbūt neesmu objektīvs, jo man vienkārši kaitina tas spēlētājs, bet cik vēroju, viņš krīt ārā un tā klaigāšana milzīgā un mežonīgā. Oh, šausmas. Jā, interesants spēlētājs, ko būvēt savu komandu. Uz papīra izskatās, viņš būs galvenais līderis un galvenais veidotājs, punktu guvējs. Tad interesanti būs to redzēt, kā tā komanda izskatīsies. Tas tā uz papīra. Man liekas, ka dzīvē Abramovičs vairāk paņems uz sevi un vairāk spēlēs, Labi, veidos bet un tam līdzīgi. ne, veidot viņš varbūt veidos, bet viņš noteikti nevar iemest punktus tik labi kā mūsu. Jā, tas gan. Punktu guvējs būs mūsu. Vai labākais spēlētājs, tas uzreiz to nozīmē. Nu, Nu, nu viņš labi, nu jā. noteikti, ja viņam tik daudz naudas maksā, tad viņš ir ņemts kā līderis, nevis kā aiz Avrāmoviču, kurš sēdēs. Jā, bet tu jau pareizi arī teici par to naudas mētāšanu uz visām pusēm. Nu, bet neviens cits Nu, vai, nebija no Dubajas top 10. nu nebija. Nu, jā, nu, mēs skatāmies atkal uz naudu. Tā, bet, nu, ok. Es vienkārši par to, ka Feners Džeka nebija desmitniekā. Tas nav rādītājs. Tas, ka jā, viņi maksā viņam visvairāk, nu viņš ok, nu tev ir taisnība, protams, viņi mēģinās būvēt ap to mūsu. Es vienkārši saku, ka sezonas gaitā man sajūta, ka tas dabiski pamainīsies. Ka mūsu nebūs tā pirmā viola. Viņam liksies, ka viņš ir pirmā viola, bet ar to nekas labs nesanāk. Nu, es drīzāk redzētu, nezinu, Justinu Andersonu vai Dwayne Baconu, kad viņi pārņem to stafeti nekā Avrāmovičs, piemēram, tavs minētais.
Nu, varbūt. Nu, mēs neesam arī Abramoviču redzējuši gadu. Mēs viņu redzējām Rīgā. Un arī tur tāda beigās jau pustraumēta, bet Bet, nu, nu, punktu gūšana nav viņa nav. stiprākais ierocis. Un Nav. tas ir varbūt ceturtais ierocis viņam stiprākais Jā, viņa arsenālā. pirmie trīs esot bijuši aizsardzības elementi. Nu, jā, veidošana, aizsardzība noteikti labāk viņam. Jā. Pat labi, mēs Mm, varam virzīties arī uz tālāk Itāliju. uz Itāliju. Dzirdēju podkāstā, kur bija mums viesis un bijām mēs visi kopā trietā. Tad tu teici, ka tev itāļu komandas ļoti patīk, ka tu viņus bieži skaties. Tad varbūt tu gribi iesākt ar Milānas komandu. Jā, uh, nu, man šeit pēdējo reizi, kad es ieslēdzu Itālijas komandu, bija tad, kad man māsīca bija aizbraukusi uz Itāliju uz virtuves spēli, un es cerēju viņu ieraudzīt televizorā. Tas bija kāds 2, 3 gadus atpakaļ. Un man šķiet, ka toreiz Lamašs bija sastāvā. Uh, Man nepatīk itāļi, nekad nav patikuši. Un varbūt tāds viens, jo viss, kas tur aiziet, vienmēr izstāsta garlaicīgs. Un vienīgais, kas man Milānā varētu tagad interesēt, ir Kvīns Elis. Jo Brits un mūsu labs draugs Ričards Gants, kas vienmēr ir izteicies par Kvīnu Elisu kā par tādu ļoti foršu cilvēku un ļoti labu spēlētāju. Tā kā, nu, viņa dēļ es varbūt tās kādu spēli arī ieslēgšu. Bet nu, komanda it kā ir papildinājusies. Lorenzo Browns, jā, tas pats Guduričs, Čančars, Slovēns, Latvijas pārdarītājs. Jā. Nu, tā jau redzēsim. Bet, nu, ja pie stūres ir Mesīna, nu, tad piedod atvainot, tur nekā forša nebūs. Jā, jāpiekrīt. Es vispār nesaprotu, kāpēc mēs sīnām tur. Nu, es saprotu, jo viņš ir galvenais sev, priekšnieks sev, bet, Viņš ir priekšnieks sev, jā, nu, tā kā. jā, bet es nesaprotu, kā cilvēkam var nepielikt, kad varbūt, ja būtu kāds cits treneris, varbūt veiktos labāk. Bet, labi, tā ir viņa darīšana. Bet, kā vienmēr Milānā ir 15 centri un 15 garie sastāvā. Tagad arī viņiem ir līderis, Dunstons, Bookers, Čančars, Nībo. Vienkārši pilns ar labiem, gariem spēlētājiem, bet kā viņus visus spēlēt kopā un kā sadalīt tās lomas. Un kurš būs labāks, kurš būs sliktāks, kurš sāks starp pieciniekā, kurš sāks no beņķa. Tur, man liekas, Mēsīna tā arī nesapratīs to Pats sezonas nesaprot. gaitā. Jā, un Mm. tas vienmēr licies dīvaini, ka viņi paņem visus pieejamos centrus, kas ir vasarā, un tad tur spēlē kaut kā jau tu minēji, neskatām. Un vēl viena lieta, šovasar aizgāja mūžībā ar mani. Un tas vienmēr bijis tāds interesants elements, ka galvenais sponsors nav tur kaut kāds tur Betsavs, jā, vai tur kaut kāds tur Gazprom vai, nu, vienalga kaut kādi tās nozares, to nožaru sponsori, bet ir Armani, kas ir no modes industrijas. Un tā kā, ja man nepatīk tas basketbols, tad es to komandu ļoti cienīju aiz tā, ka Armani ir tur tā kā boss. Tad es nezinu, kas arī tagad notiks. Vai viņi paliek kā sponsori, vai Armani paliks tur pie tā basketbola. Un vēl viens iemesls, kāpēc uz to komandu skatīties, nu, vismaz manā dzīvoklī, pavisam negribēsies, nu, tas, ka arī šī personība vairāk spēlēs nebūs. Tā kā, nu, es nezinu arī, kāpēc mēs viņus tik augstu vispār ielikām. Nu, Nē, nu, uz papīra jau tas sastāvs nav slikts, bet jā, nu, viņi, tā kā tu runāji par Madrides Reāli, ka viņi varētu būt augšā zemē, netik plēfos, vai par Dubaju, kā mēs tikko runājām, tad es drīzāk šai komandai redzētu, ka viņi netiek ne plēfā, ne plēnā, kā viņi būtu augstāk kaut kur. Tā kā jā. mm, jā, tam man tā, ejot cauri, arī jau gribās viņus slīcināt mazliet zemāk. Bet Bet labi, Marko ir tā, Gudričs kā ir ir. Marko Gudričs labs papildinājums. Varēs, Jā. varēs mest daudz pa grozu, kas viņam netika dots tik bieži Fenerā, jo Šārs viņam bļāva uzreiz virsū, tad tagad varēs izpausties.
Bet jā, varam iet Tas tālāk. gan. Es domāju, ka ejam tālāk, un neesam vēl pusē tikuši, kad mums ir jārunā par Barcelonu. Mūsu konceptā 9. vieta. Ko tu pateikt par Barcelonu? Es neesmu sapratis to komandu pēdējos gados. Tagad nesaprotu pēc šīs vasaras vēl vairāk, jo ir papildinājušies galvenokārt ar diviem spēlētājiem. Ar Vilku Klaiburnu un Torniku Šengēlī, kuri spēlēja Virtusā, kuri bija, ja nemaldos, pēdējā, labi, varbūt Berlīnas Alba bija pēdējā, bet nu, ļoti zem bija Virtus pagājušā sezonā, un tu paņem divus līderus, kur ir jau stipri gados, un īpaši nav vajadzīgi tavā komandā. Ja tev ir tādi garie spēlētāji kā Villijs, Ernsts Gomes, Jānis Veselīs, kuri nav bīstami no distances, nu, ok, Veselīs var iemest pustālos, bet nu, viņš nav, tā nav viņa stiprākā puse. Un tad tu paņem vēl divus garos spēlētājus, kur ir īpaši Šengēlī, kurš nav bīstams no tālienes. Atkal tur būs jāskatās tā mūžīgā stumdīšanās, kurš Šengēlī posto, un tad Ernsts Gomes no otras gala skrien arī grib postot kaut ko. Es Tu tur vienkārši visi sīlo un nav kas iedod visu, piespēli. jā, un vēl Saturāns, kā galvenais saspēles vadītājs, kuram jau būtu jāspēlē arī Čehijas līgā, jo viņš izskatās vienkārši traģiski. Es neesmu sapratis to komandu īsti. Nu, Kevins Panters mums patīk. Tas ir Bālers, jā. Jā, viņš ir bālērs. Viņam basketbols patīk, viņš spēlē viņu priekam, un viņam viņš labi sanāk. Un tad viņš uznāk uz lauku. Un viņam blakus Saturānskis. Nu, tā, blakus Šengēlī, Gomes. Nu, arī izstāsta, ka to basīt jau atēdušies. Un, un beigās viņš, nu, un pastāstīs aiz muguras, un tur vēl klaiburns stāv. Un viņš domā, nu, brāviens. Kā mēs tagad to basketbolu spēlēsim? Nu, viens vilks deķu uz savu pusi, pēc tam Šengēlī mūžīgais līderis vilks uz savu pusi. Vilijs Hernandez, kā? Es taču esmu matāts no NBA, un man ir pierakstīts, ka viņam ir lielākais līgums komandā. Man tagad ir arī jāspēlē. Un tad ir Šatarānskis, kuram tie dod bumbu, un viņš tā kā pazaudēja. Ui. Tā komanda tāda arī. Viņi tiks tajā plēnā. Viņiem tie uzvārdi ir labi, viņi tur tiks, bet, lai es tagad savu otrdienas vakaru ieslēgtu iekšā Barcelonu, nevis ieslēgtu iekšā, tur, piemēram, Madrids Reāla vai Olimpijākos, nē. Barcelona būs spēle, ko es skatīšos vēl klasikā laikā. Tad tur asins čīdīs. Vai nu pret kādu latviešu komandu, jo visādi Nu, citādi, ja jā, jā. spēlēs Barcelona pret, nezinu, Zvezdu vai, nezinu, Asvēl, tad nekad dzīvē neieslēgšu to maču, laikam. Es nezinu, kas būtu jādara, lai es ieslēgtu asfaltu, bet pie tiem mēs vēl noteikti nonāksim. Nu jā, un tad es arī pieskāros. It kā tādi ļoti jau šaubīgi spāņu avoti ziņo par to, ka Gomes spēlē 2,3 miljonus gadā. Uh, pa daudz. Daudz par daudz. Un tas tikai apliecina ko tu jau teici par Barcelonu, kad viņi īsti paši, laikam, līdz galam nav sapratuši, kas ir viņu, uz ko viņi iet. Jā, tas Vismaz sastāvs no varētu malas būt taisnības. labs, nezinu, pirms 5 gadiem, varbūt vairāk. Jā. Nu jā, apmēram ap 5 gadiem atpakaļ, kad Klaiburns spēlēja Maskavā un turpat arī Šengēlijā un Ernā Gomes vēl bija NBA un Veselīs vēl nebija tik traumatisks un Satoranskis kaut kur tur starp NBA bija vēl, un tad tā komanda varbūt izskatītos labāk, bet tagad viņi visi ir, kā jau tu teici, attēdušies basketbolā, tā izskatās, un Klaiburnam vispār, man liekas, ir pilnīgi vienalga nospļauties, ka viņam jāspēlē basketbols, un viņš tikai saņem naudu, tā izskatās. Jā. Nu jā, es nezinu pat, kāpēc mēs tik augstu viņus ielikām. Nē, labi, viņi tiks tajā plēnā, bet cerams, ka netiks. Cerams, ka tur būs kādas citas dvēseles, kas varēs skriet pa basketbolu laukumu, bet gan jau, ka viņi tajā desmitniekā ierāpsies. Un, ja viņi spēlēs plēsoņā pret, piemēram, Madrids Reāli, mēs fanosim par Barcelonu. Bet jā, lai viņi tur tiek un šaubos, jā, protams. Jā, virzamies uz Belgradu. Jā, protams, Serbija. Partizāņi. Partizāni, jā. Jā, Nu, nu, tikko Barcelona nu, bija. Tad
tur pārgājis ir galvenais līderis, nu, galvenais spēlētājs. Džabari Parkers aizbraucis ir pie Žeļko Brādoviča pamācīties, kā jāspēlē basketbols. Ir. Jā, Un Šeiks Miltons no NBA pārvācies. Ir, un palielam tie ir arī vienīgie tādi papildinājumi. Bet, nu, tas sastāvs ir jau pagājušajā gadā bija tāds, kas varētu izšaut, pagājušajā gadā neizšāva, jo viņi bija, visticamāk, nebija saspēlējušies līdz galam, jo tā bija pirmā sezona, kur tika, nu, ka viņi visi savādi bija kopā, tad tagad jau būs sezona, otrā sezona, un tas pats Aizeks Bonga vai Kārlis Džons, viņi jau būs apraduši ar to vidi, kas viņiem apkārt ir, un tas sastāvs ir tāds, ka man noteikti viņas gribētos likt augstāk par Barcelonu un, visticamāk, arī par Milānu. tev liekas, ka viņi visu sezonu spēlēs tādā augstā līmenī, jo man liekas, ka viņiem būs labi posmi un būs slikti posmi, līdzīgi kā Žalgirim. Žalgiris var uzvarēt tādām 5 pēc kārtas, un pēc tam viņi var 7 pēc kārtas zaudēt. Un man Partizāns atgādina ļoti līdzīgi to Nu, tu šo gribi teikt, ka variantu. mājās viņi spēlē labi un izbraukumā slikti. Ja? Jo mājās viņiem tas Nu, atbalsts ir īstenībā, jā. Jā, kosmos. īstenībā, jā. Nu, es pieminēju Bongu. Es pieminēju Bongu, jā. Nu, jā, nu, redz, tas ir vēl viens iemesls. Bongam ir izpirkuma opcija. Viņam ir Bet nē, NBA buyouts. nav viņu nelaidīs nekur. Tā kā ir jau. Nelaidīs, jā. Tur bija kaut kāda interese, bet Partizans pateica, ka nekur viņš netaisās doties. Ka Nu, ok, nu, būs ierindā. tad jā. Nu, tikai tas jau arī liela nozīme spēlēs. Vai tev tur tas psihopāts ar 2,15 rokām būs, kurš sēž virsū tām saspičām, vai nebūs tāds? Nu, ja nebūs, tad es teiktu, ka mēs esam viņus ielikuši varbūt ka pat par augstu. Bet, ja tu saki, ka Bonga ir un ka nu, pavisam droši, ka viņš tur ir, kāpēc ne? Kāpēc ne? Nē, man laikam Bet, nu, jāsaka, katrā ziņā algas tur nav nekādas lielas, ja tev tas interesē. nu, pastāst Visticamāk, par lielāko algām. algu pelna Žeļko vai Bradovičs. Jā, visticamāk. Nē, man nav nekādas Okay, jā. informācijas par Partizānu. Bet jā, man atkal jāsaka, garais gals ir stipri pavājuši. Tā ir Eriks Jones. Ir palielam vienīgais tāds centrs, kurš ir jau ar pieredzi Eirolandā. Viņš ir labs, man patīk, kā viņš spēlē. Viņam tā enerģija īpaši mājas spēlēs. Tur kāpj ārā pa visiem caurumiem, bet jā. Džabari Tas, tas, Parkers kā galvenais ceturtais numurs. Nu, mēs zinām, kāda ir Džabari Parkera traumu vēsture. Un, ja nu viņš noplīst, tad Aleksējam Pokuševskim jāspēlē. Tas, 40 minūtes. jā, apmēram. Tā kā, jā. Bet interesanti šeit Miltonā būs redzēt, kā cilvēks no NBA vidas atnāk uz Partizānu pie Žeļko. Un, tas būs interesanti. Jo Šeiks Miltons stabila vērtība bija NBA entos gadus. Un, kā backup saspēles vadītājs, pat brīžiem kā starta piecinieks saspēles vadītājs Filadelfijā. Tad interesanti. Mhm. Viņš Vēl pat par vienu Franku. brīdi bija. Nu. Nē, nu sāk par Šeiku Miltonu. Nē, es vienkārši to, ka viņš vienā brīdī pat fantasy komandās bija ļoti stabila vērtība. Viņš ļoti daudz ķeksēja bumbas ārā, viņš aizsardzībā stīlos spēlē. Tā kā jā. Es vienkārši gribēju to piekrist. Pilnībā Jā, piekrist. pilnībā piekrist. Jā. Vēl par Franku Nitelu Kinu tagad tās baumas, kad viņš dodas uz Olimpijākus, jo Kīnans Evans ir atkal notraumējies. Tad to nevar saprast, jo tas arī, man liekas, iedarās viņiem sastāvā ar to deksmu aizsardzībā un enerģiju un izmēriem. Bet, Jā, jā, soļiem tālāk, ne? Uz, uz jā, nākamo, ejam. uz nākamo kategoriju. Ne šis, ne tas. Tu varbūt iztulko, ko tas varētu nozīmēt cilvēkiem. Uh, Forši pagrūda man mazliet iztulkot. Pats uzrakstīja un iztulkot. Nē, nu labi. Nu, īstenībā ir tā, ka tas, ko jau mēs teicām epizodes sākumā, ka mūsuprāt ir
kādas 8, 10 komandas, kas tiešām cīnās par tiem pāris plēņu spotiem. Un patiesībā šī kategorija, šī trepīte jau vairāk liecina par tādu, tā kā, ka viņas varētu pacīnīties par plēņu, bet tajā pašā laikā viņas varbūt tas arī būs galīgi garām. To mēs nekur nezinām. Jā, nu tāda, ne šāda, ne tāda tā kategorija. Jā, un tur Un, pirmā kā, mums ir kā, atkal jaunpienācēji. Hapoel Tel Aviva. jā, Izraels komandā, kas pagājušajā gadā šķiet uzvarēja Eiropas. Eiropas. Jā. Jā, no, Un man tev nu, jautājums. nu Vai tu jautā. zini, kas ir apmaksātākais spēlētājs un cik viņš saņems šajā komandā? Ir pierakstīts man tāds spēlētājs. Jā, nu šo droši vien daudz ir aprunājuši. Vai mēs varam sākt tad ar finansēm? Un zini, ka ir īstenībā vēl viens spēlētājs, kas tajā desmitniekā ir ielicis. Elaižs Brāns. Jā, Alaiš Brēns tātad saņem tikpat uz rokas kā Valteris Tavares. 2,7 miljoni. Tas ir viņa dzīves lielākais kontrakts līdz šim uz rokas. Uh, Micičs saņem 5,6 miljonus dolāru piedevām. Nezinu, cik un kā tas strādā, bet viņš saņem kaut kādu procentu no komandas tā kā uzņēmums. Sanāk. Nu, viņš To ir es jā, kaut nemācīšu kāds tur pastāstīt. Kaut kāds akcionārs, nē, bet kaut shareholders, kāds, jā, kaut kāds akcionārs. Nu, shareholder. jā, jā, jā. Nu, jā, līdz ar to viņš arī saņem mazliet no komandas. Līdz ar to, kāda ir tā kontrakta patiesā vērtība, zina tikai arī viņš nemaz nezina. Līdz ar to, jā, viņš ir apmaksātākais spēlētājs šo sezonu. 5,6 miljoni plus daļas no komandas. Nu, tas ir nereāli. Un līgums ir uz 3 gadiem, 14 miljoni. Tīri makā pat taisot tā kā milzīgs līgums priekš Eirolīgas Lielākais un jā, vēsturē. naudas palikt lielākais vēsturē. Jā. Un īstenībā šeit mēs arī noslēdzam to apmaksātāko desmitnieku. Pirms tam mēs par HPL komandu līdz galam. Mums ir secība tāda: Mīcīčs, Nants, Vezenkovs, Lārkins, Mūsa, Forņērs, Lesorts, Slukas, Maiks Džeims, Valters Tavāris un Brains. Un 9 no šiem 10 līgumiem ir virs 3 miljoniem. Tā kā pakāpeniski tie līgumi paliek lielāki Eiropā. Bet, ja par Telavīvas komandu, nu redzēsim. Redzēsim, jo Micičs pēdējos gadus tāds ļoti īpatnējs spēlētājs Rīgā. Viņš šķita apmaldījies, šķita nesaprotam īsti, kas ir jādara. Lai gan pāris gadus atpakaļ viņš bija MVP un divkārtais Eirolandes čempions. Bet, nu jā, bez viņa tas pats Brajants vai ne? Un tā komanda viņa jau nav arī galīgi slikta. Plus vēl ļoti sakarīgs treneris. Kā, nu, redzēsim. Tev ir kaut kas vairāk, ko teikt, noteikti. Jā, ja tu Valters bija ielicis viņus augstākā plauktiņā, un es viņiem piedāvāju viņus nomest zemāk, jo es pat viņus redzētu pagrabu versijā. Es, man liekas, ka baigi iedragās viņiem tas, ka viņiem nav praktiski mājspēļu. Viņi aizdīs Bulgārijā tās spēles tukšās tribīnēs. Pareizi, Un, man tas pilnībā bija. Jā, protams, tas un būs liels faktors. jā, būs tā kā Covid-19 ēras, bez mazliet būs jāskatās tās spēles, kur spēlēs HPL vai otrs Izraels klubs. Bet jā, nu, tavs pieminētais Micičs neiedrošina man likt viņus augstāk, jo ja viņš ir paņemts par 6 miljoniem, tad viņš ir ņemts kā līderis, visticamāk. Un nezinu, vai viņš ir spējīgs šajā brīdī būt Eirolandes komandas līderis. Es kaut kā neticu tam. Plus jau pieminētais ir Laišs Brēns. Neesmu viņa fans. Tāds egoistisks spēlētājs uz laukuma izskatās vismaz. Bet no pozitīvās puses, tad šiem gan ir, manuprāt, labs garais gals. Jonatans Motlijs, kurš jau ir spēlējis Eirolandā, Fenerā spēlēja, izskatījās Zolīts. Tad Bruno Kaboklo, kurš varbūt ārpus Latvijas laukuma ir. pārdarītais. Jā, kurš varbūt ārpus laukuma nav tas pats gudrākais un drošākais cilvēks, bet
nodrošākais, ko izvēlēties. Bet laukumā viņš ir diezgan liels mežons. Viņam tas ķermenis, tas roka izvērsums ir vienkārši kosmos. Viņš stāvot, var potīts pakasīt un Sev un aizsardzību. citiem, vai ne? Jā. Jā, uzbrukumā viņam liels talants, aizsardzībā vēl lielāks talants. Un tad ir Taisa Odijas, piemēram, cilvēks, par ko mēs esam spēlējuši. Abi, kurš bija Prometēja sastāvā, arī bija mežons un vienkārši lec ar matiem līdz debesīm. Un Danso Turu tāds pats spēlētājs. Tā kā garais gals viņam ir iespējams, bet jā, es neticu īstam tam mazajam galam. Tur ir Mīciņš, Jones un Jānis Madārs. Jānis Madārs, mēs redzējām, kā Rīgā izskatījās. Un vispār Eirobasketā viņam iedod bumbu, tad tur viņam ir jādod uzreiz jāspēlē aizsardzībā, ja viņam uzbrukums īsti nesanāk. Un, Kris Džons ir. Kris Džons ir Kris Džons. Viņš nebūs tas, kurš ievedīs komandu playoffs vai Final Four, vai nebūs. Nu, jā, viņš nav tik labs un tik meistarīgs. Kāpēc tu Jā. gribēji viņu slikt augstāk? Pastāst man. Zini kā, ja par Makabī es atcerējos, ka viņi noteikti nespēlēs mājās, un tad tā visa padarīšana tad par Telavīvas HPL komandu. Es biju aizmirsis, tad tāda iesācēja kļūda sanāca man. Uh, Droši vien, kad es arī viņus nobīdīju zemāk. Uh, bet no otras puses, nu, jauns vēsmas. Jauns vēsmas, nu, līdzīgi jau kā pa Dubai. Nu, viņi var būt augsti, viņi var būt zemi. Ar Makabī jau krietni līdzīgi. Fū, Makabī, HPL komanda. Tā kā laikam šis lēmums man bija tāds mazāk racionāls, vairāk tāds uz sajūtām mērsts. Bet, jā, nu redz, nu jā, mājas spēles man nesnāks viņiem skatīties, jo tas ir vienkārši atkal garlaicīgi. Nē, Kāds skatīsies, ja nav laukumā fani, nu, un tad, kad viņi aizbrauks uz kauju, tad būs forši. Tad to spēli arī mēs varam skatīties kopā. nē, Nu, nu kā viņi labi. runāja? Par kauņu runājot, ejam uz kauņu, jā. Braucam. Braucam uz kauju. Nu, tu Nu, gribi iesākt par komanda, viņiem? par ko, jā, nu, vienkārši šī ir komanda, kas ir, es nezinu, kā tev, nu, man viņi vienmēr ir bijusi tuvāk sirdī, pa viņiem vienmēr gribās pafanot, jo Braļukas protams, tas sastāvs man īpaši varbūt tās nav tā, ka es teiktu, Final Four, bet Žalgirim nekad tas tāds nav bijis. Un tās expectācijas uz turieni nav gluži vērstas, bet, nu, pievienojies ir Lo, pievienojies ir Viljams Goss. Uh, Tā kā sejas būs citas, ko pavērot, un tas pats Lietuvas sastāvs, Lietuvas kodols, kur tie džeki nav paši talantīgākie, bet nu, viņi iet un viņi cīnās par katru bumbu, vai ne? Un nu, jā, nu, tā komanda tāda ir. Viņi nebūs ar spēcīgākiem uzvārdiem, bet nu, par viņiem fanos kā par savējo. Baigi jau man nav diži ko teikt. Nu, pamainījies. Ne, treneris ir pamainījies. Jā, jā, Ko jauc? pamainījies. Jā. Nu, jā, No tā kā. Fenera asistents pārnācis un nomainījis Trinkjēri, jā. Lietuvietis vietējais. Tas, kuram tā bilde ar to kausu plikam. Jā, jā, Masulis. jā. Es tev varu Man pievienoties, tiešām jā. šķiet, ka nav daudz ko. Jā, nu, tu pievienojies, pilnībā piekrīt. Bet man tiešām šķiet, ka Pilnībā nav daudz piekrīt, ko jā. teikt par, daudz ko teikt par žāģi. Nu, jā, laikam, bet varam pieskarties tam, ka vai tu esi redzējis, kad fani ir apvainojušies un boikotē mājas spēles? Nē, Jā, tad viņi ir pastāst. apvainojušies, ka viņu skatījumā nauda ir pāri visam un nav vairs tas kodols, nu ne kodols, bet viņi netiek vērtēti tur tik augstu un viņam nesadarbojās. Un Ažols Tubels ir pievienojies no galvenajiem konkurentiem, no ienīstākiem konkurentiem, no Lietuvas rītas. Un tas arī viņiem nepatīk. Tad, jā, un tad fani boikotē pagaidām vismaz mājas spēles, izbraukuma spēles arī. Nebija par šādu
momentu dzirdējis. Bet man patīk, kā tu pateici Lietuvas rītas, lai gan jau pāris gadus ir viņas rītas. Tas tāds līdzīgi kā Jā, par cirkuli un staķiku, vai ne? jā, Tu kādu brīdi joprojām to sauc par staķiku. Uh, jā. jā, nē, es tiešām nebiju par šo lietas kursā. Es esmu lietas kursā par to, ka es pa viņiem fanošu tāpat tās. Neskatoties, ko Lietuvas fandarīs. Bet jā, man īstenībā patīk tie viņa papildinājumi šogad. Es varbūt nezinu, kāpēc Naidžels Viljams Goss tik lielu ciparu dabūjis. Man neliekas, ka viņš tāds baigais līderis ir, bet viņš noteikti ir Eirolandes spēlētājs. Viņš būs Žalgirī viens no atslēgas spēlētājiem. Un visdrīzāk spēlēs kopā ar Francisko, jo viņš ir mazliet lielāks un viņš ir labs aizsardzībā. Un tas būs tāds interesants kombo, ko varēsim vērot Francisko, kurš jau ir kā līderis viņiem. Un Viljams Goss. Un man ļoti patīk arī Mozus Raits, kas ir kā centra spēlētājs pievienojies no Olimpijākos. Viņš arī tāds super atletisks garais, Tas, jā, tāds lidojošs. kuram tikai vajag pamest ir stīps. Un ar tādu, man liekas, ka Francisko varēs spēlēt kopā un būs baigi forši. Jā. Vēl Tubēls pieminētais. Man nav par viņu pretenzijas, jo es neesmu lietuvietis. Tad, arī to būs interesanti pavērot, jo viens no spilgtākajiem Lietuvas jaunajiem spēlētājiem un redzējām Eiropas čempionātā, Kurš ka var sekt arī saspēles vadītāju? jā, kurš var teikt arī saspēles vadītāji, ir daudzpusīgs. Un, ja vien būtu tas trīspunktu metiens, viņš visticamāk nebūtu žalgarī, bet kaut kur augstāk. Bet jā, būs interesanti pavērot viņus. Un sekosim pavisam noteikti līdzi viņam. Jā. Nu, jā, žēl, ka mēs pavisam noteikti sekosim līdzi. Ko visdrīzāk mēs baigi nevaram teikt par Cervenu zvezdu, Jā. kas mums ir sarakstā nākamajā pozīcijā. Man pat nav daudz ko teikt par viņiem. Tā ir tāda viena no komandām, kas vienkārši ir Eirolandā. Manuprāt, Nu, jā, un viņiem ir daudz naudas, kā tagad vērojams šajā vasarā. Kurus diezgan jaudīgi papildinājušies, bet jā, viņas ir grūti skatīties. Man nekad nav paticis viņas vērot, un es ticamāk arī nekad nepatiks. Ņemot vērā pagājušā gada fānu izgājiens pret Žalgiri, kur tika karogi izvietoti tribīnēs. Tā kā jā. Bet, nu, ja sastāvs ir, jāsaka, diezgan jaudīgs šogad. Devonta Greihams pievienojies no NBA, Jordans Vora no FS, Semijas Audžulē no Valencijas, Rivero, kas vēl tur ir, Čima Moneka, kurš bija pirms 2 gadiem ļoti labs spēlētājs Baskonijā. Pagājušajā gadā varbūt mazliet Monako arī realitātē nebija. nokrita. Viņš bija Monako, jā, bet tur viņš bija tāds Mm. izteikts lomas spēlētājs. Jā. Nu, jā, un man, piemēram, nu, labi, ok, nu, tā arī vecās dvēseles joprojām tas pats, kā Līniņš vai ne, un Aizējā Kanens. Un es atceros, ka Aizējā, kad spēlēja, bija Kazaņas Uniks. Tajā gadā, kad man viņš iekrita acīs, un es atceros, arī, ka pagājušajā gadā skatījos to vienu, divas cervenas spēles. Nu, es nesaprotu, nu, kā var ar to savu 1,70 m vienkārši skriet un lekt un mest, un vienkārši tāpat būt tad reāli liela loma spēlē. Tā kā, nu, varbūt tās kādens ir tas iemesls, kāpēc atkal var nostīties viena, divas spēles, bet cervēnē ir tik garlaicīgi. Nu, jā, un vēl tas, ko tu saki, tas vispolitiskais aizsaks. Nu, nebūs tā komanda, par ko es fanošu. Labprātīgāk viņi būtu varbūt tās pagrabā metis nekā ne šīs, ne tas zona. Nu, jā, bet pēc Ejam sastāvā prom no laikam. viņa. Nu, jā, nu, es pabeigšu, ka pēc sastāvā viņi varētu būt augstāk, bet nē, nav vēlam to viņiem, un lai viņi ir Lai ārpus viņi tur play-in un sapūst. play-off. Jā. Bet ejam tālāk, tur ir pozitīvāks skats uz Baskoniju, uz Spāniju, pie Rodiona Kuruts. Nu, tu jā, ļoti pozitīvi iesākt. Es gan gribēju teikt, ka arī viena no komandām, kas vienkārši atrodas Eirolandā savu nosaukumu dēļ, un katru gadu maina nosaukumu. Un ir savu lielo sponsoru, līdz ar to baigi grūti. Viņus par tādu foršu vēsturisku komandu nosaukt ir grūti. Jo, piemēram, Madrids Reāls un Madrids Reāls, kā tas bija pirms 20 gadiem, tāds ir tagad. Tad Baskonija mums ir bijusi visos iespējamos nosaukumos. Bet kurš tiešām tur ir pievienojies? Par to ir prieks, ka ir Eirolandes džeks spēlē Eirolandā. Uh,
fanošu viņa dēļ. Bet tā citādi Baskovnī man neasociēs ne ar ko baigi pozitīvo. Bet tu iesāki pozitīvi, tu droši tev pozitīvs dzīvē nepieciešams. Jā, kam gan nav nepieciešams. Bet, Tas gan. nu jā, par pozitīvo var Markus Hovardu pieminēt. Man tas spēlētājs ir tā kā top 5 mīļākais spēlētājs vispār Eirolandā. Man liekas, patīk tie mazie spēlētāji, kur ļoti labi met. Un viņam tie metieni ir brīžiem ļoti traki. Un kad ir veiksmīgi, tad tas pats ir līdzīgi kā Latvijas Ilsē. Ja Dārzs Bērtāns iemet kaut ko haotisku, tas visiem pats ir morālo, kaut kādu emocionālo. Tad līdzīgi ir ar Baskoniju un Markus Hovardu. Bet visādi citādi, ja tur nebūtu Rodions Kuruts, es viņus liktu zemā pagrabā, jo tas sastāvs ir, gribētos teikt, ka nav tik labs, lai viņi būtu tuvāk plēnam kā pagrabam. Jā. Nu, tieši tā, bet nu, tādu Rodionu dēļ, nu, pagaidām tie aizmetņi ir tādi, ka gribās teikt, ka Rodions tur iedarēsies ļoti labi un ka viņš arī labi spēlēs. Jo tas basketbols būs visticamāk ātrs un atklāts, un Rodionam ātrs. Rodionam ātrs un atklāts basketbols ir parocīgs. Un tā kā spēlēs, es domāju, daudz un spēlēs labi. Un to arī droši vien novēlu viņam. Vēl būs interesanti pavērot Spaņolo. Viņš ir bijis. Viņš ir bijis Latvijā spēlēt jaunatnes līgās. Jā, pret viņu arī man sanāca uzspēlēt un parunāt. Tā kā tas būs interesants cilvēks, ko pavērot Baskovnijā komandā, kur to interesanto šķautņu nav tik daudz. Jā, nu tagad viņiem ar gariem spēlētājiem vēl ir problēmas, jo Mamadī Diakite ir ievietots slimnīcā. Vismaz bija ievietots slimnīcā ar kaut kādu vīrusu. Tas nozīmē, ka visticamāk viņš izlaidīs sezonas sākumu, un garā galā tur ir diezgan liels pagrimums, jo nav ne Kuruts, ne Sedekerskis, kur abi ir traumēti pirms vai pēc Eirobasketa. Tā kā, tā kā jā. Cerams, ka Rodions pēc iespējas ātrāk atgriezīsies, lai varētu sekot līdzi tai komandai un pasakot, kā Rodionam iet, jo visādi citādi, jā, tur Markus Hovards ar apkārt ar četriem nezināmiem spēlētājiem skrien apkārt. Nu, jā, cerēsim gan par Rodionu, jo tomēr Baskovnija bija tā, kas aizliedza Rodionam braukt uz izlasi. Un domāju, ka vispār jā, tāds ļoti dalīts sajūtas ar Baskovnijas organizāciju. Bet, nu, ja viņš neiesāks sezonu Eirolandā un vispār, nu, jā, neiesāks sezonu, tad laikam jau kā loģisks Nē, solis. tad jā. Labi, virzamies uz Tā kā jā, Minhenu. Baskovnija mēs jūs vērojam. Jā, braucam uz Vāciju. Jā, uz Minhenes Bayern nākamais mums ir. Nu, šī komanda ir atkal, nu, ejot uz leju, mums paliek ar vien mazāk tas viedoklis. Tad šī ir komanda, kurā ir vienkārši savāktie spēlētāji, kur nav vajadzīgi citām komandām tādu sajūtu. Ok, tur bija Vai arī Roks viņi ir, Jokubaitis. jā, vai arī viņi ir, piedod, vai arī viņi ir vācieši. Divi varianti. Nu, jā. Nu, tos vāciešus ir ok pasīties. Tur, nezinu, Andrejas Opst vai Da Silva vai, nezinu, Foiksman. Ok, tie jau vēl normāli vācieši, tos var paskatīties. Bet tie papildinājumi, nu, Ksēvijs Retens, mēs visi redzējām, ko viņš spēja Eirolandā. Reāli Madrid krāsās īsti neko. Un Kamārs Baldvins arī nekas tāds. Zēja Maiks Partizānā drīzāk skatījās spēli no soliņa nekā spēlēja. Nu, ok, Deivids Makormaks bija labs centra spēlētājs, bet viņš bija Berlīnas Albā, kas vairs nav Eirolandes komanda, kas ir Champions League komanda. Un tad ir Viņņāns Gabriels, kurš atnāca uz Makabiju, nospēlēja nedēļu, pārvācās uz Panathinaikos, un arī nekas dišs tur nebija no viņa. Nu, jā, ir tāda komanda, Bayern. Komanda, ko sponsorē futbola komanda. Nu, tas, nu, Lucičs, nu.
Lučičs. Nu, viņš tur arī spēlē visu dzīvi. Nu, tad tā spēle, ko mēs ieslēgsim šajā sezonā, neatšķirsies ar to spēli, ko tu ieslēgsi pirms 3 sezonām. Viņi tāpat spēlēs, viņi tāpat kaut ko uzvarēs, viņi tāpat pārsvarā zaudēs. Viņi, labi, viņi pagaidām. Pat nav īpaši daudz ko tur komentēt. Nu, negribās. Tā komanda tāda, labi, es negribu izklausīties negatīvs un teikt, ka top 8 Eirolandes komandas ir tik foršs švāls un skatāmies, un ka pārējie nemāks spēlēt. Tā nav. Tas tāpat ir augstākais Eiropas līmenis. Jā. Bet, bet jā, nu tā jau redzēsim. Gan jau kaut ko labu no viņiem var izvilkt. Nu, cerēsim, ka Jokubaits atgriezīsies ātri. Nu, neizstāsta, ka šodien tas notiks, bet nu, var jau pacerēt uz to un skatīties, kā viņiem iet spēle no spēles. Bet tā tāda, tā tāda cerība vairāk nekas vairāk. Nē, nu, aizgājuši pa lielam ir vadošais kodols prom Devins Bukers, kurš tur sajūt, ka spēlē visu mūžu, un Kārsens Edvards, Niks Vēlers, Bēbs, Šabās Snēpjers, un jā, tā kā baigi neko no viņiem nevaram sagaidīt, tāpēc viņi arī nav nekur mums augstu mūsu power rankingā, un tad arī varam soļot tālāk uz pagrabstāvu nolikt tev. Uz, uz noliktā. Nu, par Makabiju es tad varu pateikt, ka man ir informācija par, tas ir mans pēdējais spēlētājs, par ko man bija Lonijs informācija. Tu Volkers. jau arī jūti, jā, tas ir Lunijs Valkers, 2,2 miljonu gadā. Uh, nu, ar to arī mans blociņš tiek aizvērts. Es vairāk par finansēm neko nezinu. Kas ir interesantā daļa un patiesībā, kur arī ir rājiens Eirolandā, ka šī informācija nav pieejama. Un faniem tas nepatīk. Būtu jau labāk un interesantāk zināt, cik katrs pelna. Bet te ir jāmeklē un jācer, ka labi, šī informācija, ko es teicu, bija patiesa, bet nu, bieži vien arī var uzdurties nepatiesai informācijai virsū. Tikai tas ir tas, kur iespējams Eirolanda mazliet grēko, vismaz manās acīs. Bet jā, ja mēs par pagrabu, ja mēs par Makabiju. Nu, Valkers to komandu padara mazliet interesantāku, bet, kā jau mēs runājām, skatīties pie trūkstošām tribīnēm spēles ir gaužām neinteresanti. Līdz ar to tā būs arī viena no komandām, ko mēs visticamāk reti ieslēgsim televizorā, bet nu, te jau skatīsimies, kā viņiem ies. Neko augstu tiešām neprognozēju, uzvārdi nemeloši mazāk pazīstami. Un jā, nu, vienīgais interesantais spēlētājs ir Igors Sorkins. Jā. Leģenda, cita laika zonā leģenda. Romanis Igors Sorkins. Tā. Sorkins, jeb Romāns Sorkins, kuram bija interesi no NBA komandām. Jā. Un mēs tādam cilvēkam nezinām vārdu īsti. Jeb Dārzs Skrejvers, nezinu vārdu. Bet jā, labi. Tas humoram. Bet vai tu zini, ar ko īpaši ir Ošei Brisets? Mazliet saistīts ar Latviju. Nu, klausos, viņš droši vien spēlēs Latvijā. Nē, viņš ir NBA čempions gadā, kad Bostonas Celtics uzvarēja. Oh, Jā, labi, forši viņam. jā. Tā kā, bet tas ir diezgan jaudīgs papildinājums. Es vēl atceros, ka tajā laikā Žants Pēners bija neizpratnē, kāpēc uz šeit Brisēts nespēlē virs Lūka Korneta, jo viņa skatījumā šeit Brisēts ir labāks spēlētājs. Ka viņš ir NBA spēlētājs, viņam ka būtu jāspēlē tur. Tā kā tas varētu būt tāds spēlētājs, kam pievērst arī uzmanību ārpus Lonija Walkera. Pat visādi citādi, jā, es neredzu viņus augstus arī tāpēc, ka nav skatītāji. Un jā, Tamirs Blats vēl mans favorīts ir. Jā, nu, Blatam puika. Tas arī viens no iemesliem, kāpēc es zinu. Vai Šo tas tiešām spēlētāju. Blatam puika? Tu esi pārliecināts? Jā, jā, es varu dubultčekot, bet es esmu diezgan drošs, ka jā. Ok. Bet jā, viņš ir skatāms arī spēlētājs. Arī maziņš augumā, bet viņam tas piespēles, ko viņš mēdz atrast, tas ir Jā, iespaidīgs. viņam piedod pārtraukšu, bet viņam teicis Deivids Blats. Ok. Es nezināju. Nu, varētu minēt, ka tā ir, bet es nebūtu šo Jā, izšaus, jā, nepārbaudot. Jā. Forši, ka tu zināji. Jā. jā, 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 jā.
Nu jā, līdz ar to tā kā nav skatītāji, nav intereses, un arī mums nav diži liels intereses, un varam pāriet pie Parīzes, ko mēs esam nolikuši gaužām zemu. Protams, ar saviem iemesliem, un varbūt tās tu gribi ieskicēt galvenos no iemesliem. Jā, nu, pavisam nopietni noteikti ir galvenais iemesls tas, ka ir vienkārši palēm 12 jaunu spēlētāju komandā. Un visi, Cik? jā, 12, jā. Uh, jā, nu, palēm visa tā komanda, kas pagājušajā gadā mums lika skatīties tās spēles, fanot līdzi viņiem un saķert galvas brīžiem, cik viņi interesanti un savādāk spēlē, tad šogad visi ir aizgājuši prom. No TJ Short līdz Kavārijam, Heisam un visiem pārējiem. Palicis tikai Nadīrs Hifi, kurš visticamāk, es pieļauju, ka spēlēs lomu, kā spēlēja TJ Shorts pagājušajā gadā. 30 minūtes un visu laiku bumbu viņam rokās, bet nepavēlt viņš nav devies tālāk. Viņš, viņš ir labs spēlētājs, bet viņš nav tik jaudīgs, manuprāt, kā TJ Shorts. Tāpēc es arī ņemot vērā vēl visus tos apstākļus, ka nav pārējie spēlētāji, viss ir jauns kodols, un tad es baigi neticu, ka viņi varētu kaut ko šogad atkal pārsteigt. Nu, tieši tā. Mums ir ar Gustavu tāds sarakstīns ar spēlētājiem, un te ir tā, ka zaļā krāsā ir iekrāsot visi cilvēki, kas ir pievienojušies komandai, un melnā krāsā visi, kas ir palikuši tā tad ir četri. Četri spēlētāji, ieskaitot treneru štābu. Tā kā treneris arī nomainījies. Parīzes komandai principā būtu jābūt pilnīgi citādākai, kā tie bija pagājušajā gadā. Un tas ir žēl, jo Parīzē piedāvāja ļoti neticam skatām un baudām basketbolu ātru un ļoti precīzi. Un tas pats šorts, jā, nu, it kā maziņš džekiņš, kuram īpaši metiens no distances nav. Viņš tāpatās atrod to savu flautrīti, viņš atrod to savu pustālo, viņš atrod savu komandas biedru. Un līdz ar to bija ļoti, 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 ļoti patīkami vērot. Nu, nākamgad viss liecina par to, ka, nu, pagrabs. Jā, bet par to spēles stilu tad visticamāk tas paliks līdzīgs, jo tas Tabelīnī kungs, jaunais galvenais treneris, spēlē arī pēc tās Tomas Isalo un Tiago Splitera formulas, kad jāspēlē ātri, jāmet daudz metienu, jāiet pēc uzbrukuma bumbām. Un, nu, tas spēles stils iespējams būs tās pats, bet vienkārši nav tik daudz to darītāju vairs tajā komandā. Un arī tie papildinājumi ir tādi, tur ir ok, Džeki ar NBA pieredzi un nelielu Eirolandes pieredzi, bet nu, nav tāda stabila vārdi, ko mēs varētu teikt, ok, šis Džeks būs stabila vērtība un viņš būs komandas, nezinu, līderis vai kaut kas tāds. Zinām, pat ja tie vārdi būtu vēl pazīstamāki un vēl tādi konkurētspējīgāki, viņiem tā būtu pirmā sezona visiem kopā. Nu, tas pat nav tā, ka tev ir saglabājies kaut kāds kodols un tu pievāc vēl tur divus, trīs džekus. Tas ir tā, ka vienkārši visi 12, atskaitot pa lielam hifiju, ja, visi, ieskaitot treneri, visi redz viens otru apmēram tā pirmo dienu. Tas ir ieradies. Sveiks, Valters. Jā. Sveiks, Gustavs. Nu, ja, tas vien jau rada kaut kādas bažas par to sezonu. Nu, jā. Nu jā, Bet, lai izdodas. Parīzē labu iespaidu atstāja pagājušajā gadā. Tā kā ļoti daudz fanus, es domāju, viņi ir saķēruši. Un lai viņiem izdodas. dodamies uz Spāniju atpakaļ, jā, uz Valenciju. Jā, uz Valenciju. Nu, te man ir viedoklis par Valenciju, pat neskatoties sastāvā. Tā ir tāda komanda, kas katru otro gadu spēlē Eirolandā. Viņi katru otro gadu spēlē slikti. Tad, kad viņiem ir viena līga Spānijā, viņi nospēlē labi, viņi ir augstu, viņi sitās pa labām pozīcijām. Un tad viņi ierodās uz Eirolīgu, un tas grafiks viņiem ir sajūta, ka pa smagu katru gadu. Un viņi ir slikti gan Spānijā, gan Eirolīgā. Viņi izkrīt no Eirolīgas, nu, izkrīt, sauc to kā gribi.
Viņi atgriežas atpakaļ Spānijā, viņi atkal nospēlē labi, nākamā gada Eirolandā atkal slikti, un tas aplis viņš vienkārši ir nebeidzams. Cik es sev atceros, man liekas, tā vienmēr ir bijis. Un, līdz ar to es pat, nu, pat neskatoties sastāvā, ir tā sajūta, ka būs tieši tāpatās, un tāpēc arī mēs viņus esam tur nolikuši zemu, un par viņiem zemāk ir tikai divas vienkārši izgāšanās komandas. Bet, bet jā, nu, tu vari pastāstīt, varbūt tās varbūt cita skatu punktu. Nē, man vēl komentārs viņiem ir jauna arēna tika uzcelt. Un, cik es esmu redzējis kaut kādas video, tad ļoti iespaidīgi izskatās. Ļoti moderni un ļoti skaisti. Tad būs iemesls ieslēgt Valencijas mājas spēles. Vismaz viens no pirmajām, lai apskatītos, kā tā arēna ir un kā viņi izskatās. Bet, nu jā, sastāvs ir saglabājies no pagājušā gada, kur viņi spēlēja ACB finālā. Kā tu minēji, ka katru otro gadu viņi spēlē slikti, tad pagājušais bija labs gads. Un, tāpēc viņi arī ir atpakaļ Eirolandā. Tur baigā papildinājumi, tad Darījus Thompsons un garajā galā. Tur gan Kuba Sima vai Etans Heps. Tā kā baigie skaļie vārdi nav. Cik, cik esmu skatījies un dzirdējis, tad Montero, saspēles vadītājs, ir must watch spēlētājs. Jo jau pagājušajā gadā Feners viņu gribēja savā sastāvā redzēt, un vēl vairākas Eirolandes Feneram nevajag komandas. saspiņu. Feneram nevajag, jā, viņiem ir Arthurs Žagars. Nevajag. Jā. Jā, un tā kā jā, nav baigi daudz ko Paskatīties, jau, komentāru. protams, mēs kaut kad viņus paskatīsimies, mēs viņus redzēsim, un tad arī varēsim labāk novērtēt. Tagad jau runāt pirms sezonas tā nav arī gluži godīgi pret to komandu. Un tas mans tas pirmītējais izteiciens par to, ka tā sezona ir gara, nu, tas ir arī muļķības, jo nu, viņi jau pagājušajā gadā spēlēja Eiropasos. Vienkārši tas kaut kā dīvaini vienmēr bijās. Tā kā viens gads viņiem ir labs, un tad nākamais ir vienmēr slikts. Un es nesaprotu, kāpēc vienmēr tas Eirolandes gads ir tik slikts. Un, nu, jā, līdz ar to, bet, protams, paskatīsimies. Šī ir viena no tām komandām, pret kuru nav iebildumu. Vienkārši vēsture liecina to, ko viņi liecina. Jā, piekrītu. Bet ejam tālāk, ejam uz Virtus pakomentēt par viņiem. Es varu iesākt, kad patīkam redzēt, kad viņi ir palikuši jaunāki tā komanda. Jo pagājušajā gadā skatoties un cerot, ka Gražulis tiks laukumā, ko mēs nesagaidījām īsti. Bet bija jāskatās uz Marko Belinelli un jau diviem pieminētajiem Barcelonas spēlētājiem, uz Vilku Leiburnu un Šengēlī. Un vēl bija tāds centra spēlētājs kā Ante Zizičs, kurš tas vienkārši tas četrnieks. Nu, briesmīgi izskatījās kopā, un es nevarēju vienkārši paskatīties vairāk kā viens ceturdaļs. Un šogad tur ir jau interesantāks tas sastāvs. Ir Kārsons Edvards, Luka Vildoza, Salija un Ņang, kur mēs redzējām Itālijas sastāvā, kurš bija reāls motors tā izlasē. Un interesanti, vai viņam būs kaut kāda loma arī Eirolandā. Smailagičs, kur mēs pagājušajā gadā vērojām Kaunijā. Tā kā sastāvs ir palicis mazliet interesantāks. Un pat teikt, ka uz papīra ir interesantāks nekā Milānai. Skatīšanās ziņas tādā ziņā. Mm. Jā, nu jā. Nu, tā ir atkal Itālija. Viņi īpaši neko nepiedāvā. Katru gadu redzēsim, kā, protams, būs šogad. Sastāvs tiešām te ir taisnība. Viņš ir palicis jaunāks, tas ir palicis jaunāks un interesantāks. Bet mans miljonu vērtais jautājums tev, Gustav, Duško Ivanovičs notrenēs pilnu sezonu Virtusē. Viņš pabeigs sezonu kā Baskonijas treneris. Vai ne? Kā katru gadu. Uh, nu jā, tas tāds arī treneris, kurš līdzīgi kā Banki, tāds krīzes treneris, nu redzēsim, kā viņam būs iesākt pilnu sezonu. Nebrīnieties, ja Banki pabeigs sezonu Virtusē. Atkal. Cerams, ka nē. Nu, jā, cerams, ka nē. Nu Labi. jā, un visbeidzot Asvels. Es neko neteikšu par viņiem. Nando de Colo. Vienīgais spēlētājs. Astvačs, jā, tu saki. Viņš nav Atkal vairs Astvačs. must-watch. Viņš must-watch bija pirms 6 gadiem, bet tas ir vienīgais spēlētājs, kas tur izceļams ir. Tā kā, viņi man atgādina kaut Berlīnas albu, vienkārši, kur ir Nu, jā. kaut kādi jaunieši, un tad ir veterāni. Un tad...
spēlē vienkārši spēlēšanas pēc, nevis par kaut ko cīnās vai kaut kādu identitāti vai nezinu, kaut kas vienkārši spēlē. Un Tomasam Ertelam arī stāsta, ka Krievijā ir apnicis, viņš ir pievienojies ASO komandai. Nu, Pagājušā es tev gada piekrītu. Nu. Tomas Ertels pagājušā gada Kāra Šiliņa komandas biedrs. Pirms tam jau Man bija viņš atgriezies. asociēs tikai ar, man viņš asociēs tikai ar Krieviju, tāpat tās. Jā, piekrīt. Uh, Līdz ar to, jā, nu, tādi paramie puikas, bez ambīcijām, bez lielas gribēšanas, nu, tā sajūta vismaz no to īpašnieku puses, nu, ir tāda, nu, es nezinu, pusi no tiem spēlētājiem, nu, es pirmo reizi redzu viņus visus. Ko es varu pateikt? Neko es nevaru pateikt. Nu, grūti viņiem ies, nu, es domāju, ka viņi būs arī tādi kā donori, dāvās uzvaras, kur vajag un kur nevajag. Nu, jau kaut kādā spēlē viņi mistiski uzvarēs, nu, kāda Madrids Reāli, bet nekā rožaini tur nav un nebūs. Nu, šis katrā ziņā ir pagrabs. Mēs esam sasnieguši Šīs pašu ir zemāko pagrabājums. punktu Eirolandā. Mm, jā, Jā. jā. Nu, Un kaut kā tā. uz šīs pozitīvās nots varam arī beigt šo epizodi. Ja? Jā, nu, sezona jau ir tepat aiz stūra. 3. septembris. Fanojam, skatāmies basketbolu. Basketbols ir foršs. Un basketbols ir komandas spēle, un basketbols ir izrāviens spēle. Un kas tik basketbols nav gala beigās, vai ne? Tā kā vērosim, skatīsimies. Daudz atkal veiksmus esam novēlējuši, daudz atkal vērošanas. Tā teikt, esam izteikušies, ka vērosim daudz komandas. Un tā arī būs. Es nešaubos, ka mēs vēl atgriezīsimies kādā podkāstā parunāt padziļinātāk par Eirolīgu. Un, jā, Gustav, tev kāds galavārds, atvadvārds. Jā, nu gaidām dāvāt atpakaļ. Visticamāk, jau nākamajā epizodē cerams būsim beidzot pilnā sastāvā. Un, jā, ierakstiet komentāros, kas ir jūsu galvenie favorīti nākamajai sezonai. Vai kāda komanda, vai kāds spēlētājs, kam jūs sekosiet līdzi un kam jūs novēlat lielāko veiksmi nākamajā sezonā. Tā kā jā, paldies, ka skatījāties. Nē, 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 es gribu. Es gribēju vēl pateikt, tikai, nu, es negribēju pateikt, bet, ja tu man tā jautā, es gribēju pateikt, ka es teicu, ka Turcija būs laba Eiropas čempionātā. Es taču teicu, Bet es teicu, ka Vācija būs čempioni. nu, labi, tas jau bija garlaicīgi. Interesanti ir pateikt, ka Turcija būs medaļās. O, tā ir lieta. Tā kā sveiciens arī visiem TikTok komentētājiem, ja kāds klausās. Jā, Bet tagad gan, jā, tagad paldies. Paldies visiem, kas skatījās, paldies visiem, kas klausījās. Un tā jau tiekamies sezonā. Čau! čau!